Iegādājas restes nolīgst apsardzes firmas ierīko video novēršanas kameras, lai tikai zagaļus no savu īpašumu aizbiedētu labi tālu. Jelgavniece Ieva bija pārliecināta, ka viņas īpašumu pasargās dzelzs durvis, kuras sieviete bija iegādājusies par ļoti labu naudu, tomēr kļūdījās. Viņa kļuva par zagļu upuri naktī, kamēr visa ģimene saldi gulēja. Izrādās, ka zagļu veikali var atslēgt jūsu durvis, ja to iekšpusē esat atstājis atslēgu. Kādā veidā par to nākamais stāsts. Naktī negaidītu apciemojumu savā dzīvoklī Jelgavā piedzīvojusi Ieva. Līdz šim viņa gulējusi mierīgi un ne par ko neuztrauksies, jo viņas un ģimenes drošību sargājušas it kā drošas metāla durvis. Mēs gulējām, no rīta pamodāmies, durvis vaļā un sākām skatīties, kas ir noticis. Konstatējam, ka nav dators. Tas koridors interesanti, jo mums vienmēr aizvaram iekšdurvis ciet, ka tās bija vaļā, un šitās durvis bija tādā tepat arī vaļā, tik pievērtas. Ieva uzreiz sapratusi, ka dzīvoklī notikusi zādzība. To apstiprinājusi arī policija. Visvairāk saimnieki šokēti par to, cik vienkārši zagļiem izdevies iekļūt dzīvoklī. Šeit ļoti skaisti to redzēt pašu atslēgu, noņemot tātad nost tos dzelzīšus visus. Ļoti vienkārši atslēdzam, kā izrādās. Saimniece nespēja noticēt, ka gan viņa, gan daudzi citi tik ilgu laiku dzīvojuši ilūzijā, ka ir drošībā. Viņas maksāja 280 lati, man teica, ka durvis ir ļoti drošas, ka viņam ir zirneklis iekšā, kad neko nevarot atslēgt, kad viss ir droši. Redziet, cik ir droši vienkārši. Mēs redzējām, cik viegli noņem to dzelzīt, plasmas un... Es nekādu drošumu neredzu, man ir tiešām ļoti liela interese pie tiem durvju ražotājiem vai iepirkējiem, kur ir drošums, tas, ko viņi sola. Metāla durvis prasa daudz lielāku laiku, lai atslēgtu nekā parastās durvis. Mēs šeit redzējām, ka to visu var izdarīt minūtes laikā. Nemazāk liels sašutums par to, ka naktī kāds brīvi var pastaigāties pa viņas dzīvokli. Es ļoti ilgi nespēju vēl attapties, jo man arī ir bērni. Un tomēr es jūtos ļoti patreiz nedroši. Mēs liekam visādas krēslas vēl priekšā iekšdurīm, lai mums ir, ja vēl kāds nāk, lai gāžās kaut kas. Es nezinu, ir jādomā laikam par signalizāciju. Arī policijas darbinieki Ievai ieteikuši turpmāk no slēdzenes atslēgu izņemt. Ieva to pašu rosina darīt visiem citiem, kam ir šāda veida durvis. Tajā pašā naktī gan Ievas, gan apkārtējās daudz dzīvokļu mājās tieši tāpat apzagti vēl vairāk dzīvokļi. Inns Ķergalvis, Agris Blumfelds, Degpunktā.